Dieva žēlstības diena varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Stalbergs un prieks studijā sveicināt Jānu Zelenkeviču. Sveicināti. Un Jurda Veiko. Sveicināti. Paldies jums par jautājumiem. Šodien pirmais jautājums no Aināra. Viņš vēl mums tā kunga svētību un lai tas kungs dod gudrību. Pāvila pirmā vēstule Timotejam, 2. nodaļa no 11 līdz 15 ir teikts. Sieva, lai klusībā mācās visā padevībā, taču mācīt es sievai nepieļauju, nec valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. Jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva. Un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā. Taču viņa tiks izglābta dzemdējot bērnus, ja tā paliks ticībā un mīlestībā un svētā dzīvē ar savaldību. Un tad Ainars mums dod vēl vienu rakstvietu. Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 14, 34 līdz 35. Sievas, lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs, jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka. Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem, jo sievai ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. Un jautājums, vai šeit būtu jāpievērš uzmanība vārdam sievas, kas nozīmētu laulātu sievieti? Man gan ir gadījies saskarties ar situāciju, kurā sieva draudzēs māca, bet viņas vīrs sēž maliņā un klusē. Es dzīvoju laukos, man šeit nav draudzes, tāpēc nākas lietot šīs pasaules tehnoloģijas, lai runātu, klausītos savu draudzi. Bet ir tā, ka caur šīm tehnoloģijām māca sievietes. Ir daudz sievietes, kas interneta vidē māca arī draudzēs. Varbūt es kaut ko neizprotu pareizi, bet man šķiet, ka tas nav pareizi. Es klausos šajās sievās un it kā jau neko nepareizi viņu vārdos vēl neesmu saklausījis, bet Dieva vārds saka, Salamana pamācība 27.17. Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru. Tā mums raksta Ainārs. Ko tu nopūties, Jāni? Nopūtos par Aināru. Ka viņam jāklausās sievietes, ir mobilē. Pie tam daudz. Daudz, tā kā tur vīrieši nebūtu. Bet viņam droši vien patīk tās sievietes klausīties, un tāpēc viņš klausās. Tā ir tāda, šis jautājums, man liekas, ir ļoti sens, kamēr pasaule pastāv, tikmēr rodās visi šie jautājumi. Piemēram, tāpat, tad, kad Izraēļa tauta vadīja Debora, vai ne, un tad arī radās jautājumi, apspriedes un jautājumā, vai viņu klausīt vai neklausīt, un daudz cits tāds lietas, kuras ir interesantas. Un es tikai gribētu teikt to, ka mūsu vispasaules apvienībā ir tādi noteikumi. Sievietes var būt evaņģēlistes, sievietes var būt ordinēti evaņģēlisti, ir sludinātāji. Mums ir 3 pakāpes, un viņus ordinē 1. pakāpe un 2, bet 3. neordinē. Un tad vēl es gribētu teikt tā, kā šeit viņš interesējās. Šeit runa tīri par sievu, kura ir vīram sieva. Jo ja sieviete, kura nav vīra, kam viņa prasīs.
Un es ievēroju to vēl, kad man kādi, es šo jautājumu, es jautāju daudziem, un man atbildot vienkārši tas notika tāpēc, ka Pāvils to saka tāpēc, ka Korintu sievas mēdza bļaustīties draudzē. Un teikt vīram, tu redzi, tu dzirdi, ko teica, tu redzi, tu dzirdi, jo viņi sēdēja katrs savā vietā. Es tā esmu ievērojis arī dažreiz Krievijā, Baltkrievijā vīri sēž vienā pusē, sievas otrā pusē. Un tad notiek tā sabļaustīšanās, aizrādīšana. Ne? Es domāju, ak, Dievs, vai te vienreiz nevar aizbāzt muti, vai ne? Saprotiet, nu tas. Bet piedod, tā ir sabļaustīšanās, kas tur tiek bļauts? Nu kā, teiksim, mācītājs runā, jūs vīri mīlat savas sievas. Sievas sauc, tu dzirdi? Griša, tu dzirdi? Sapratu. Tur ir tā lieta. Un es tā man mācīju un tā man skaidroja, ka tur tāpat esot bijis arī Korintu. Bet es ko gribētu teikt to, ko es esmu ievērojis un es redzu pasaulē, ir ļoti daudz misionāru, kuri sludina Dieva vārdu sievietes. Es esmu lasījis par kādu sievieti, es gribēju, vārdā nebūtu sauc, es vienīgi gribēju pārliecināties. Ienaidnieki viņu piekāva un izvaroja. Viņa palika turpat uz vietas, turpināja sludināt sievieti. Ļoti daudz atgriezās, tad viņu piekāva vēl vienreiz un vēlreiz izvaroja. Tie musulmaņi, vai ne? Bet viņi turpināja sludināt un es teikšu tā, viņa mācīja cilvēks atgriezties no grēkiem. Un viņa izveidojas lielas un varenas draudzes. Esmu redzējis Katrīnas Kulmanas kalpošanu, zinu arī Maka personas kalpošanu, arī vēl bija kaut kāda etelēs aizmirsu, kā tas vārds ir, kurus Dievs lietoju, un tāpēc man šis jautājums to, es vairāk liecos uz to, ka tas būtu tā, lai netik šī bļaustīšanās, bet ja kas ir neskaidrs, lai prasa mājās vīriem. Tādi, jo mūsu apvienībā, vispasaules apvienībā, starptautiskā Dieva draudz, sievietes pielaiž līdz zināmam kalpošanas veidam, bet sievietes nevar būt ordinēts par biskupiem un tālāk augstāk. To nepiekrīt. Tad ir jautājums, kāda ir atšķirība? Tu teici evaņģēliste un mācītājs. Atšķirība ir nekāda praktiski. Tas evaņģēlists māca par Kristu un mācītājs māca par Kristu. Un tas ir viss. Starpība jau nav. Es tepat Latvijā piedzīvoju tādu, par ko gribētu kliegt. Es esmu vienā dievkalpojumā. Neteikšu, kur un kā. Ar mani ir kopā biskups, kurš kategoriski pēc sieviešu kalpošanu. Bet, diemžēl, tajā vietā viņam kalpos sieviete. Tagad jānotur dievkalpojums. Viņš saka, biskups, tai sievietei, vadi dievkalpojumu. Sieviete saka, es nevadīšu, jūs te divi biskupi, es nevadīšu. Ja aiziet no situācijas, tā nebija mūsu konfesija, es teicu, es novadīšu, man nav nekādas problēmas. Saprotiet, es domāju, kāpēc tā vajag, ja nevar, tad nevar, bet kāpēc var un nevar, un tad tā grozās, priekš kam? Bet piedod, kad es tā jautāšu tev, tad var vai nevar? Tad tā kā var un tā kā nevar. Es uzskatu. Piedod, es tur tās pabeigšu līdz galām. Tā kā evaņģēlisti var būt un par Kristu sludināt, bet mācītāji nevar būt. Es teikšu tā, ka tā ir augstākā pakāpe trešā neordinē, par to arī strīdās mūsu apvienībā. Pat pēdējo reizi bija ģenerāla asambleja, tad uzstādīju šo jautājumu, kāpēc sievietes nevar ordinēt trešā pakāpē, tas ir pa biskupiem.
tur dažādi jautājumi, dažādas atbildes. Es uzskatu, ja Dievs ir devis dāvanu, jo Dievs izdara dāvanas kā kuram gribēdams, un es to nevaru noteikt, tad viņa var, ja Dievs to ir devis. Kāpēc ne? Labi, paldies. Tu, Jāni, ļoti godīgi skaidri pateici, kā tas ir, kā tas ir apvienībā pie jums. Man paliek tāds jautājums, kas ir 14. nodaļā teiktais. Sievas, lai draudzes sapulcēs cieši klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs. Kā mēs to ierindosim, teiksim, vai tas ir tad visās Korintas kristīgās draudzēs, vai tas ir tad totāli visās, un kā tad, jo mana konfesija jau nav absolūts kaut kāds lielums, absolūts ir tikai Dieva vārds. Redzi, es teikšu tā, kad šeit ir rakstīts, lai cieši klusu visās draudzēs, tas nozīmē to, ko es teicu. Ja ir draudze darījums, sanāksmes, vai dievkalpojums un sievas bļaustās, es nerunāju tikai par Korintu, es runāju arī par to, par Krieviju dzirdēt. Bet tad visur bļaustās sanāk? Visur nē, bet kur bļaustās, lai stāv klusu. Jo viņi sēž katrs atsevišķi, katrs savā pusē. Labi. Es teiktu tā, ka šeit ir tāds teoloģisks jautājums par priekšu jāpaskatās. Kam šodien interesē stāsts par Ādamu un Ievas radīšanas secību pirmkārt? Kam šodien interesē stāsts par grēkā krišanas problēmu? Secība arī, jā. Pirmā Mūzes 2. un 3. nodaļa Mūzes grāmatā. Un es domāju, šodienas cilvēkam vienalga, bieži vien tas var būt arī ticīgs cilvēks kādā no draudzēm, konfesijām, ka vieniem tā ir kaut kāda pasaka, kāds mīts, jeb arī maigāk, teiksim, kaut kāda sena patiesība, kurai šodien vairs nav nekāda sakara. Un tad es gribu teikt, nē, vismaz no manas pārliecības Pāvilam tā ir realitāte. Tā mēs varam vislabāk redzēt no tās pirmās rakstu vietas Timotejam, 1. Timoteja 2, ko nolasīja. Viņam tā ir tāda realitāte, kurā viņš dzīvo šodien, tas apostols Pāvils. Un tā ir realitāte, kurai ir jābūt, kurai jāatskan kaut kur ģimenē, draudzē, viņai ir jāparādās. Tas nav mīts, tā nav kaut kāda sena leģenda, kura tagad kaut kā, nekāda nozīmē. Tad runa ir par vienas precētas sievas status, lomu, jo īpaši tajos gadījumos, kuros veidojās situācija līdzīgi kā Ēdenē. Jo tā situācija, viņa ir, tas nav mīts leģenda, tā ir tā realitāte. Viņa krita. Jā. Ādams, labi, viņam arī ir vaina kaut kādu atradīsim, bet šeit ir tas, no kā Pāvils iziet savos spriedumos. Viņš iziet no šīs pirmais radīts, Ādams ir pirmais radīts, tātad no pirmzimtības arguments te ir. Un tad Ieva, tātad pirmais ir Ādams un tad Ieva. Otrais, Ādams netiek pievilts, sieva tiek pievilta un krīt kārdināšanā. Šis sievas vājums nav nekur pazudis. Viņš ir, Pēters vienā savā vietā vēstulē raksta arī, ka vājākais trauks, vājākais radījums. Un es sadzīvojiet ar tādu ļoti uzmanīgi. Pie tam ar godpilnu, vai ne, lai nebūtu lūkšanas traucēts. Bet tas ir pieminēts kā vājākais radījums.
Tā kā tas vājākais nav bijis tikai ēdenē, viņš ir arī dzīvē tāpatās. Un tad tas secinājums, tas gala secinājums, kas uzprasās, un ko Pāvils tad arī kā viņš argumentē, ir tā zināma loma un pakārtotība, kāda tad izriet no tā, ņemot vērā, ka sieva ir ļoti padevīga pret visādām lietām. Neviens negrib šeit, kas saka, diskriminēt vai ko tam līdzīgi, bet pret zināmām lietām Ieva ir vāja. Arī šodienas Ieva ir vāja, kā tā Ieva bija vāja. Un te pastāv risks, kā toreiz, tā arī tagad. Un tāpēc viņai nav dotas zināmas lietas. Piemēram, pastorēt draudzi, kurā ir jāvada vīri vai citi vīri precēti. Viņa nevar, kaut vai tāpēc vien, ka Ādams ir pirmais radīts, un tas ir arguments, ko Pāvils pasaka. Tagad neiedzināsimies eksegēzē tālāk, bet tad es gribu vēl tādu jautājumu uzjautāt. Kā tad Svētais Gars, tu saki, doda dāvanas? Vai ne? Bet viņš nerunā pretīm vārdam. Tad, ja vārds kaut ko saka, tad Svētais Gars nav tāds spītnieks, kas speciāli vai ne, iedos tādu dāvanu, ka visi teik, wow, ko tad mēs varam darīt? Ja jau tā Ievai... Iznāk, ka runā pretīm. Apostols Pāvils raksta, ja sieva pravieto neapsektu galu, pravieto tad dāvana. Filipam bija 4 meitas, kuras bija pravietas, tātad dāvana. Kā viņas var pravietot draudzē, jācieš klusu? Nē. Atbild man, kā viņas var pravietot draudzē, ka viņam jācieš klusu? Mums ir vēl viens jautājums par to, un tur apstīsim vēl vairāk vietas. Par sievietes diskrimināciju neiet runa. Runa ir par sievieti kā mācītāju. Tikai par to, ne par pravietošanu. Man jautājums ir, daudzi, piemēram, baptistu mācītāji mani skaidrojuši, ka viņi pravieto, viņi saņem to runu no Dieva, un tad viņi to nopravieto draudzē. Tad tu esi pravietis, jā, es esmu pravietis. Es smējos, tad jau sieviete ar saņēmu to runu no Dieva, un tagad viņa pravieto jums draudzē. Ko nē, tā nevar būt. Bet ne jau tikai tas, ir jau arī pastorāls darbs, kur ir jāstrādā ar visiem draudzes locekļiem. Vienam mācītājiem jāstrādā, viņš ir poimēns. Viņš ir ne tikai mācītājs, bet arī gans, un tas paredz ļoti daudzas lietas, liela atbildība, strateģiska domāšana un tam līdzīgi. Tā kā ne jau tikai par pravietošanu vien mums tas stāsts. Tas ir cits jautājums, bet es domāju tā, ka jā, Dievs dod, tur ir rakstīts citus par ganiem, citus par mācītājiem, citus praviešu apustuļus. Tātad Dievs dālā šīs dāvanas, gans un tālāk un viss, bet šeit mēs redzam Bībelē tieši Pāvils runā par sievietēm, kuras ir pravietes, un ja pravieto, tad ar apsektu galvu vajag, un tā, un ja nē, tā, lai apcērpās, un tas ir tātad, kas dod praviešu dāvanu, kas dod pravietot? Svētais Gars. Sievietei nav ar aizlīmēt muti obligāti jāsēž. Tas jau nav tas tad ir rakstos atrunāts. Bet ja mēs tagad nofokusējamies tikai uz šo faktu, ne pravietot, ne liecināt, ne mācīt bērnu, par to nav jautājums. Bet pastorēt, ganīt draudz, kurā ir cits personas, citi vīrieši, pieņemsim. Ja? Es saprotu, cietumā es esmu redzējis situācijas sievieti kapelāni ļoti, ļoti veiksmīgi tiek galā. Es teikšu, tā ir vislielākā liekulība no tām konfesijām, kuras sūta sievietes par kapelāniem. Sievietes māca tos cietumniekus. Viņam jāstāv klusi. Nē, sievietes cietumnieces. Es esmu redzējis, es esmu bijis dievkalpojumos, kur sievietes vadā
vīriešu kapelāni. Nu, tas ir cits jautājums, bet es runāju par sieviešu darbu, kur ir tikai ieslodzītās sievietes un sieviete kapelāni. Es domāju, ka savādāk nemaz nevar, jo tur ir sieviešu problemātika. Man ir jautājums. Ja sieviete mācīt nedrīkst, tad viņa nedrīkst būt ne vīriešu, ne sieviešu cietuma kapelāne. Nekādā gadījumā, ja mēs tā ņemam. Es tā uzskatu, bet es uzskatu, ka viņi to var darīt, ja Dievs viņiem to ir devis. Tas ir evaņģēlistas darbs, kurš ir arī kaut kāda pastorāla elements. Es tur neredzu problēmu. Piemēram, es teikšu tā, ir kādas konfesijas, ir kāda draudzes, tepat mums kaimiņos, kur Katrīna Kulmana uzskatīja pa vēl apsēstu. Tagad, ja es klausos, ko viņu mācītāji runā un kā viņi pieņem homoseksuālistu un lesbietes, tad es saprotu, ka te ir visīstākais vēlniem iesojums. Saprotiet, jautājumi jau ir, mēs jau varam runāt un teikt, bet jautājumi ir ļoti nopietni šajā lietā. Jā, patiešām ļoti nopietni, mīļie radioklausītāji un skatītāji, kā jūs redzat, tas ir labi. Mums ir katram savu pieredzi, un šī varēs, kā Jāni pašā sākumā sacīja, kad šis jautājums ir vienmēr bijis ļoti karsts, varētu teikt, karsts kartupelis, jeb karsts dzels, ko nevar noturēt, un par to strīdās, un visādos veidos mēģina atrast. Man ir mīļš brālis Dagdā, Jānis. Man patīk, kā viņš saka, mēs Dievu bērni mīlam meklēt lazeikas. Viņš ir no Čangalijas, bet no Latgales. Viņš saka lazeikas. Ko tas nozīmē lazeikas? Sandurtiņas. Sandurtiņas, kaut kur to. Tā kā var, tā kā nevar. Piedod, Jāni, es tagad nerunāju par tevi, bet, teiksim, par tavu apvienību. Apvienība arī atrod lazeiku. Un viņa ir ļoti veiksmīgi atradusi lazeiku. Tātad par mācītājām mēs neordinējam. Par bīskapenēm arī mēs neordinējam. Mēs ordinējam par sludinātājiem un mācītājiem, bet neordinējam par bīskapiem. Par mācītājiem ordinējam. Jā. Par mācītāju ordinējam. Es sapratu, ok. Labi, te ir vēl nākošais. Mums šodien ir vēl viens jautājums. Un man liekas, līdz ar to mēs raidlaik būsim izsmēluši. Jānis jautā, viņš tā raksta viegli. Sveiki! Kā īsti ierastām sievietēm kalpotājām? Vai sieviete drīkst būt kā ordinēta mācītāja? Un tagad ir pirmais jautājums. Tur tālāk nelasīsim, jo tālāk ir viens cits jautājums. Bet vienkārši jautājums, vai drīkst būt vai nedrīkst būt? Tu, Juris, saki. Jā, ja runā par tagad nedaudz vēl par to, ko Jānis brīnišķīgi ieminējās par citām kalpošanām. Piemēram, ir Filipam 4 meitas, piemēram. Vai viņas ir ordinētas pravietas, tā nav rakstīts, bet viņas kalpoja savu praviešu dāvanu, Apostoļu darbu 21. nodaļā 9. pāns. Tad, ko mēs redzam interesanti vēl, varam spriest, vai tas ir ordinēta mācītāja mats vai nē. Ir Akvilam sieva, Priskila. Priskila kopā ar savu vīru Akvilu diezgan daudz nozīmīgu darbu paveic. Piemēram, pamāca Apollo. Apollo bija daļrunīgs sludinātājs, bet viņš nezināja daudz ko, tad ir rakstīts.
viņš sāka runāt sinagogā, viņu dzirdēja Priskila un Akvila. Priskila, interesanti, pirmā vietā ir ierindota. Ne? Un viņu aicināja pie sevis, un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu. Tā ir interesanti, vai ne? Priskila un Akvila. Un kas viņiem bija, es skatos, Priskila bija Pāvela līdzstrādniece, tas ir rakstīts. Un viņiem bija draudze mājās. Tad mājas sveiciniet arī draudzi viņu namā. Tas ir Romiešu vēstulē 16. nodaļā 3-5. Protams, kad Priskila nebija es domāju, viņa nebija šīs mājas draudzes mācītāja, bet viņa ņēma aktīvu dalību pie tā, to mēs varam saprast. Tad kas vēl ir redzams? Vēl 2 piemēri ir mazi. Timotejam vecmāmiņa vārdā Loida un māte Eunika, kas visiespējamāk mācīja Timotejam rakstus un kas sagatavoja pestīšanai caur Jēzu Kristu. Tātad te ir rakstīts 2. Timoteja vēstule 1.5. Un es pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas pa priekšu mita tavā vecmāmiņā Loidā un tavā mātē Eunikā. Bet es esmu pārliecināts mīt arī tevī. Un tad ir tajā pašā vēstulē 3. nodaļā 15-16 rakstīts, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tev gudru pestīšanā caur Jēzu Kristu. Interesanti, viss sajiet kopā, ka vecmāmiņa Loida un mamma Eunika bija aktīvas ģimenē mācīt savus bērnus, vismaz to var šeit saprast. Un pēdējais piemērs ir Foiba. Ir uzrakstīta mums kā piemērs diakonisa. Viņa ir diakonisa. Labdare un atbalstīja Pāvila kalpošanu. Romiešu vēstulē 16 varam izlasīt. Un, tātad vai šie piemēri skaidrs, viņi nediskriminē sievietes kalpošanu nekādā veidā, pilnīgi vai ne, ir pravietošana, tur ir diakonise, tur ir līdzdarbiniece, tur ir kāda bērnu skolotāja. Bet mēs neredzam pie šiem amatiem, ka tur būtu kaut kas sieviešu dzimtē vispār pateikts. Tad amati 5 mums efesiešu vēstulē. Tās nav dāvans, tie ir amati. Ne? Tur ir apustuļu amats, tur ir pravieša, evaņģēlista, skolotāja un gana. 5 amati. Ja? Tur es neredzu nekādu sieviešu dzimti. Un piemēri arī nav tam neviens piemērs parādīts. Tāpēc es daru secinājumu, ka jā, sieviete kalpo, bet ne šajā lomā. Redzi, pareizi, jā, bet ir viens bet. Apostols Pāvils saka, pie Dieva nav ne vīrietis, ne sieviete, bet jauns radījums, Jēzu Kristu. Bet tas ir pie Dieva. Mēs esam pagaidām šeit. Bet jauns radījums Jēzu Kristu, tas nozīmē, Dievs, ja pie Dieva nav, tas nozīmē, ka Dievs neskatās ne vīrietis, ne sievieti, viņam jauns radījums Jēzu Kristu. Pestīšanas nozīmē. Un tur efesiešiem ir rakstīts, un pirmkārt Dievs citus ir iecēlis. Tātad ne cilvēki. Cilvēki pabeidz skolu, un tad viņi grib būt par mācītājiem, un vairāk postu neko neatnes. Bet to mēs te pat Latvijā redzam pie dažiem, pie visiem ne, pie dažiem. Bet Bībelē rakstīts ir, man ļoti patīk, kad mums skolā students brīdina. Jūs pabeigsiet skolu, jūs dabūsiet diplomu, starptautiski atzītu diplomu. Jūs varat iet tālāk mācīties. Bet tas jūs neieceļ ne par mācītājiem, ne par nekur.
to ieceļ Dievs, jo citus Dievs draudzē ir iecēlis. Pirmkārt par to un to. Un tātad mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Es teikšu tā, ka ir cilvēki, kuri, piemēram, mēs pilnīgi piekrītam te iepriekšējā jautājumā, kur tāds vīrs teica, ka vīrs sēž malā un klausās. Man tā ir gadījies, un man ir gadījies to dāmu nobremzēt, nolikt uz bremzēm pusceļā, jo paklausieties, atvaino, ir lietas, par kurām mēs runājam, un jā, tā kā man kāda pēc dievkalpojuma mācītājs klusē, sieva pienāk klāt un saka, šito tu nepareizi māci un sāk man skolot. Es teicu, izlas Bībelē un tad cienītam, tad runāsim. Kas ir Bībelē, tas nav svarīgi. Tā arī man viss kādi gadījies, bet vienu es teikšu nopietni. Jā, cilvēkam Dievs dod šo dāvanu, kas es esmu tas, kas varētu stāties šai dāvanas pielietošanai ceļā. Bet vārds, piemēram, ja tagad ir pārbaudas kritērija, kad draudzes vecēju ievēlēšana, tur ir kritērija Timoteja vai ne, vēstulē, ir skaidri pateikts, teiksim, kā izvēlēt vecējos. Tur ir pateikts, tur ir ne viss atrunāts, bet galvenais, ja, ka tās ir morālās kvalitātes un ja tā iespēja būt atvērta, vai ne, kad arī sieviete varētu būt vecajais draudzē, tad tur būtu teikts viena vīra sieva, vai ne, tur ir teikts vienas sievas vīrs, un tad varētu atvērt iespēju teikt arī otrādi, ja, kad sieva ir viens esam aizrāvušies ar šo runāšanu. Es teikšu, kad šai jautājumā tajā laikā un vienmēr, ir Dieva svētīti brāļi, viņi jāliek pirmā vietā. Viņi jāliek pirmā vietā, brāļi. Pirmā vieta, ja tādu nav, tad nav izvēles citādākas. Un apostols Pāvils runā par to, ka viņam ir izvēle, iespēja tādus brāļus izredzēt. Tāpat kad viņi izredzēja tos, kas kalpo pie galda, viņi teica, izredziet svētā gara un gudrības pilnus. Un tur atradās vīri, kur bija svētā gara un gudrības pilnus. Tas ir viens no pārkāpumiem, kas notiek draudzēs. Tad, kad vēl vecajus, tad skatās, kā viņš man patīk, labs un jauks. Jā, tas ir cits jautājums, piedod, ka es apstādījos. Tas ir pilnīgi cits jautājums. Tātad mēs runājam par sievieti, vai viņa drīkst mācīt, ja Bībele saka, kad sieviete var mācīt. Es esmu, jūs jau zināt, brāļi, katrs, protams, katrā apvienībā var darīt, kā viņš vēlās. Viņi nesīs atbildību Dievu priekšā. Man personīgi ir neiespējami klausīties sievieti kā mācītāju, jo viņai nav dots no tā kunga, tieši tas, ko Jānis saka, ja viņai ir dots. Bet es redzu, ka viņai nav dots. It īpaši ganīt draudzi. Absolūti ne, jo sieviete brīnišķīgi ir radīta ar pavisam citu emocionālo līmeni un pavisam savādāk. Un bibliskā mācība ir mācība un pragmatisms. Tur nav emocijas. Un šodien draudzes ļoti dzīvo uz emocijām. Es redzu, kā mums dziesmas arī nāk teksti par emocijām, bet tas ir subjektīvi. Es, protams, neklausos sievietes tieši kā mācītājs, bet fantastiski, kā liecība devējs. Pareizi, ko Jānis sacīja, tu, Juris, saka, teiksim, kā evaņģelists. Jā, liecību dodot, jau. Tas ir kā evaņģēlijs. Bet mācīt
mācību, Pastorālā nozīme. Tas nav iespējams. Bibliskā skatījumā tas nav iespējams. Līdz ar to mēs pārtraucam šo diskusiju. Katrs, protams, izvēlēties, un ja kādam tas patīk, dariet to. Sanita jautā, un tagad pavisam par citu tēmu. Paldies jums par svētīgo kalpošanu un Dievu vārdu skaidrošanām. Jūsu raidījumi man ir daudz reižu atvēruši acis un ausis uz lietām, kas ir sekošana mūsu kungam. Paldies! Vēlos jautāt, kā svētie raksti skaidro jautājumu par visu mirušo atrašanos pirms augšām celšanās lielai tiesas dienai. Ja zinām, ka cilvēks pēc nomiršanas tūlīt nonāk debesīs vai ellē, vai līdz tiesas dienai mirušo atrašanās vieta varētu būt atšķirīgi debesis un elles stāvokļi. Tad es saprotu, ka elle ir viens un atšķirīga elle, jeb es pārprotu, jeb atšķirīga debesis stāvoklis. Te ir tā mūsu problēma, kad tautā ir tikai viens vārds – elle, elle un elle. Elle saucās iepriekš ieslodzījuma vieta. Tā ir iepriekš ieslodzījuma vieta, kur nonāk tie, kuri nav ticējuši un pakļaujušies Dievam. Ja es teicu tādu līdzību, ka tas bagātais nonāca ellē un Lācars nonāca Ābrama klēpī, tā viņš tā tēlaini saka. Un tur ir aprakstīta ļoti liela starpība. Tāpēc es te atšķiru vaļā vēl to, kur Jēzus ir piesīsts pie krusta, pa labu roku un kreiso roku ir tie laupītāji, un tas viens viņu zāka un saka, ka tu esi Dieva dēls, tad kāpjam lejā, ko tu te? Otrs saka, mums pareizi notiek. Piemini mani, ka tu nāks tavā valstībā. Viņš atrasdamies uz miršanas sliekšņa, uz nāves sliekšņa, atzīst savu vainu, varētu teikt tā nožēlo, kaut gan es šodien dzirdēju, viens gudri izrunājās kristīgā rādio, ka viņš nenožēlo, un es par to vēlāk parunāsim, un tad saprotiet, kas notiek. Jēzus viņam saka, es tev saku, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Viņš nesaka, tu būsi kaut kur, un pēc tam būsi, viņš teiks, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Kaut gan ir gudrīši, kuri saka, kā pie tā, es tev saku šodien, un tad vajadzēja likt to semikolonu. Bet tā ir. Tātad cilvēks pēc, kas ir ticīgs, ticējis Dievam, paklausīgs Dievam, viņš nonāk, kā Jēzus teica, Ābrama klēpī, jeb kā līdzība, jeb kā šeit viņš tam laupītājam saka, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Šodien. Tas ir tagad, un taisnais nenāk tiesā. Jā, izgudro kādreiz pilnīgi jauns gramatikas likums, kas nekur nav Bībelē, nekur nav tāds variants attaisnojams. Es tev saku šodien. Es tev saku tieši šodien, tagad pie krusta, ja? Tagad šodien es tev saku, nē, es tev saku, vai ne, šodien tu būsi, es tev saku, kolons. Tu būsi ar mani, tu būsi šodien ar mani paradīzē. Šo te samainot šo vārdu kārtību, sanāk cits rēķins, es tev saku, šodien tu kaut kad būsi ar mani paradīzē. Un tas paredz to, ka tā sauktais starpstāvoklis. Tas ir jautājums, patiesībā šeit Sanita jautā par starpstāvokli pa lielam. Viņš it kā neeksistē. Tas ir sektantu atziņā, jā, ir dažādas sektantiskas grupas, vieni krasāk, citi mazāk krasi, māca tā saukto anihilācijas mācību. Pilnīgu iznīcināšanu pēc nāves, pilnīgu pazušanu pēc nāves vai daļēju pazušanu. Un tā ir daļēja anihilācija, kas ir cilvēks beidzās,
viss nekas nepastāv vairāk. Un tad tajā augšām celšanās brīdī, tad viņš tiek tā kā izsaukts no nekurienes. Un tā ir tā anihilācijas mācība, ko dažas sektantu grupas pārstāv, noliedzot gan dvēseles tālāku pastāvēšanu pēc nāves, sakot, ka tā esot kaut kāda grieķu gudrība, kas ir ievazāta kristietībā, muļķības pēdējās. Nu, un līdz ar to arī Elli noliedz arī to, kas ir, ko tu, Jāni, citēji ko tu pieminēji no Lūkas evaņģēlija 16. nodaļas. Viss šis stāsts par bagātnieku un Lācaru miršanu, neesot viņu prāti jāuztver burtiski, vai ne, jo tas esot kaut kas tur, nezinu, psiholoģisks, par kaut kādu, tagadējo Elli varbūt vai paradīzi runājot, bet es nezinu, viņi fantastiskas lietas paveic. Burtiski visu apgriež kājām gaisā un tad pasaka šo te Lūkas evaņģēlija 16. nodaļas 22 līdz 31 nedrīkst ņemt nopietni, jo tā esot tikai kaut kāda līdzība un parasti jau līdzībās fantazē kaut ko, Kristus arī fantazējis, ir sadomājis, neeksistējošu stāstu. Vienkārši traki. Kā tas ir, kad cilvēki ir pieņēmuši aplam mācību, un tad viņi sāk laust visus rakstus, kas kaut kādā veidā to atgādina, ka tā viņiem nav taisnība, un viņi nevar to izturēt, un viņi sāk laust to visu. Tad izlasot šeit, tā ir klasiska raksta vieta par bagātnieku un par Lācaru, un tā skaidri māca starpstāvokli. Tas nozīmē, ka pēc nāves tūlīt pat uz karstām pēdām. Viens ir vienā vietā, un otrs ir otrā vietā. Viens ir Abrahāma klēpī, kur viņš saņem mierinājumu, iepriecinājumu, mierinājumu, un otrs ir pagaidu izmeklēšanas birojā, kambarī, vai kā to nosaukt, vietā. Un to ieslodzījuma vietā. Ieslodzījuma vietā. Jā, un to sauc par nosacīt par Elli. Bet par Elli sauca vēl kaut ko, un tas ir vēl nopietnāk nekā šis stāvoklis. Šis arī gala nopietns, pavisam nopietns, kā viņš cieš slāpes, kā viņš deg ugunīs, un viņš grib vēl kaut ko labu izdarīt, bet nevar. Bet tas vēl nav viss, jo šī lieta arī beigsies. Atklāsmes grāmata 20. nodaļa runā, ka Elle, nāve un arī Elle tiek iemest uguns ezerā. Jā. Tas nozīmē, ka šī ir pagaidu vieta, bet tā īstā vieta ir uguns ezers, kas ir mūžīgi pazušanas vieta. Un ak vai, ja šīs sektantiskās grupas neatzīst mūžīgu pazušanu, viņi saka, ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši iznīcināšanu. Neko pārāk daudz tas nenozīmē. Tāpēc arī būsim relaksēti. Kas var ļaunākais notikt? Vienkārši viņš pazudīs, beigs vispār pastāvēt. Ja? Tas būtu par to, ka raksti runā, mums māca šīs fundamentālās lietas, ka pagaidām ir tā, ka viens ir vienā vietā un otrs ir otrā vietā. Tas principiāli runājot. Pozitīvi vēl pēdējo rakstu vietu es pieminēšu 2. Korintiešu 5, 1 līdz 2. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Un tāpēc mēs šeit nopūšamies, ilgojamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Principiāls jautājums par to, ka te ir vainu. Ja? Un tā nav iznīcināšana, pazušana vai kaut kas, vai trešais kaut kāds nav dots, ir divi stāvokļi. Šobrīd arī tā tas būs mūžībā. Paldies, Sanita, par šo jautājumu. Es šeit redzu arī pamatā vēl citu jautājumu. Faktiski par to, ko mēs esam daudzkārt runājuši par jaunpiedzimšanu.
piedzimšana no augšienes, jo tad, ja tu esi piedzimis no augšienes, tad tev ir šī pārliecība. Un, ja tu neesi piedzimis no augšienes, tad tu meklē visādas variants, kādā veidā tikt pa tiem šauriem vārtiem iekšā, jeb gaidīt, vai pagaidīt, vai kaut kur uzturēties, jeb vēl kaut kā. Anita jautā, lūdzu paskaidrojiet man tādu jautājumu. Katoļu baznīcā priesteris saka, lūk, mana miesa, kas par jums tiks atdota. Lūk, manas asinis, kas par jums tiks izlietas. Man radās jautājums, vai tad vēl tiks? Vienu reizi tas notika, un tagad taču kungs Jēzus Kristus ir augšām cēlies un ir pie Dieva Tēva godībā. Un arī tāds jautājums, ko nozīmē Marijas svētgleznas baznīcā blakus altārim? Jā, te ir, es gribētu kādu aizstāvības vārdu teikt, katoļiem šie gadījumi, tas nav tā, tas nav tekstā, bet kas ir domāts varbūt ar šo, ka Jēzus pie Euharistijas iestādīšanas, jeb ceturtdien, kā tas ir pieņēmis domāt, viņš runā, kad šis būs, tātad kaut kādā tuvākā nākotnē, kad tas būs. Tad vēl nav atdota, bet tiks atdota miesu, vai ne? Tad rīt, piemēram. Es tā attaisnojoši mēģinu pateikt kaut ko, bet es paskatījos katoļu baznīcas katehismā vienā lapā, un tur tik tiešām, jā, tas ir nākotnes formā, pateikts nākotnes formā. Bet kāpēc viņi to ir darījuši, tas būtu jājautā vienam labam katolim, kāpēc viņi tā dara. Varbūt viņiem ir savs tulkojums Bībelē. Varbūt, es pieļauju, ka viņiem ir kaut kāds katoļu Bībeles izdevums. Tad no kā viņi vadās, man nav zināms, kas tie pa manuskriptiem, kur viņi tādas lietas ņem, ka tas būs vēl nākotnē. Jo, ja mēs atveram Mateja evaņģēliju 26 līdz 28, skatāmies oriģinālu tekstu. Skatāmies, man ir katrā ziņā akadēmiskais teksts, kas ir vispār pasaulē pieņemts oriģinālu teksts. Un tur ir viss pateikts, tātad lietots divdabis tagadnes izteiksmē pasīvā. Respektīvi, nav nākotnes. Tas tiek uzreiz teikts, ka tas ir jau. Tas ir jau tagad, jā. Un arī tas pats motīvs, ko Pāvils 1. korintiešu 11. nodaļā saka. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. Tātad nekur nav nākotnes izteiksme, ka tas būs vēl darīts. Tā kā no kurienes katoļi to ņem, būtu jājautā kādam katolim. Bet no teksta, no svēto rakstu teksta tas neizriet. Jā, es te vēl gribētu nolasīt, kā tad Jēzus teica. Un maizi ņēmis, viņš pateica, tas ir Lukas evaņģēlijā. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauzot to un tiem to deva sacīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Tagad. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams, biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Jēzus vēl ir ceturtdienā, Jēzus vēl nav piekdienā, un viņš saka, top izlietas, viņš to saka tagad. Tā ir kā jau realitāte. Realitāte, jā. Un tad vēl par šo Marijas svētgleznas baznīcā blakus altāriem. Jā, ja mēs atveram 5. evaņģēliju, tur 3. nodaļā ir rakstīts, jā, tad svētgleznas 78. 70. Es jokojos, jā, piedošanu. Bet tāda lieta nav, jā. Paklausieties.
kā man kāds priesters teica, bet Jēzu jau ir patīkam, ka māte blakus. Tas ir katoļu problēmas, katoļu jautājumi. Ar tiem vajadzētu gan vairāk griezties pie katoļiem. Mums tas nav saprotams un grūti izprast tās lietas. Mēs zinām to, ka ir Jēzus Dieva dēls, mēs gleznas nepielūdzam, un es vienmēr esmu pārsteigts par to, ka mēs iegājām Luterāņu baznīcā, turēt dievkalpojumus. Luterāņu mācītājs gāja garam gleznē kā gars skapi. Garam un aiziet un runāt uz kanceli. Atnāca nākošais, tas meta krustus un klanījās pret bildi. Es teicu, ko tas nozīmē? Jā. Saprast jau var mēģināt kaut ko. Un man pats galvenais kritērijs, vai tas ir Dieva vārdā rakstīts. Un ja Dieva vārdā nav rakstīts, ja Dieva vārdā es nekur neatrodu, ka dažus gadus pirms manas dzimšanas ir tiek pasludināts, ka Marija ir uzņemta debesīs ar visu miesu dažus gadus pirms manas dzimšanas. Tad man ir jautājums, vai tādam apgalvojumam vispār kaut ko var ticēt? Kāds segums? Nekāda seguma nav. Turpat nerunājot jau par biblisko pamatojumu nav. Tad ko tad visus šos te daudzos tūkstošus gadus neko nesaprata, neko pēkšņi īsti pirms manas dzimšanas notiek tāda atziņa? Vēl viens starpnieks ir iedots. Jā, un te ir tā lielākā problēma. Un te man atkal ir jāsaka, ir, kā mans mīļais brālis Latgalē Jānis saka, lazeika. Un mēģina tagad atrast lazeiku, kā ielikt iekšā to, kā apstiprināt to, ka tas ir vajadzīgs, ka tas ir biblisks, ka tas ir, ka tur Jēzus un tur vēl un vēl un vēl. Tas nav bibliski. Bībelē mēs tādas lietas neatrodam. Vēl mums ir jautājums no klausītāja. Es gribētu precizēt vienu lietu. Sātans valda pār pasauli, bet Sātans nevar valdīt pār pasauli, jo Sātanu un Dievs ir uzveicis un iekalis ķēdēs ellē. Bet ne Sātans pats valda pār pasauli, bet gan Sātana gars valda pār pasauli. Tā ir vai tā nav? Tad tiek minēts rakstvieta Jāņa 14. Nē, tas nav. Jā, kas tad valda pār pasauli? Un Sātans ir iekalts ķēdē, jeb nav? Jāni, lūdzu. Tad, kad mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatu, tur ir rakstīts, ka Sātans iet vildams un pievildams, un tad pienāk laiks atklāsmes grāmatā 20. nodaļa, 1.3. pants saka tā, ka nokāpa eņģelis, saslēdza Sātanu un iemeta bezdibeni uz 1000 gadiem. Viņš vēl, diemžēl, nav saslēgts. Un viņam vēl ir iespēja klīst pa pasauli, viņš iet pievilt un pievildams. Es gan to saku, tas ir jau aiz 1000 gadu miervalsts, bet arī tagad viņš iet pievildams un pievilst. Jēzus teica, nāk šis pasaules valdnieks, bet viņš nekā nespēja pie manis, ja viņam tas nebūtu dots, jeb atļauts. Tātad viņš darbojas tik, cik mēs atļaujam viņam pie sevis darboties, un cik mēs ļaujam viņam darboties pasaulē. To visu koriģē Dievs. Šeit ir tie ļaudis, jeb tās baznīcas, kas tic, ka atklāsmes grāmatas 20. nodaļa ir uztverama
tikai pārnestā nozīmē. Parasti pastāv šo mācību, ko sauc par amiliānismu. Un tad baznīcas laikmets šobrīd sakrīt ar viņiem, sakrīt ar 1000 gadu miera valstību. Ja tas tā ir, vai ne, kur klausītājs nāk no kādas vidas, grūti to zināt, bet ja tas tā ir, tad klausītājiem jāzina, ka viņš pārstāv, netieši varbūt, netīši, bet viņš pārstāv šo amiliānismu. Un tad, pēc šīs mācības, Sātans ir sasaistīts tagad, un baznīca valda pasaulē. Tā, tad nenoteikti liels svētības periods, ne? Un tad mums ir jāsaka uz to īsi un ātri. Ja? Tad Sātans nav pazemē sakalts. Nav, tāpēc, ka Efesiešu vēstulē 2:1-2 skaidri rakstīts. Tas ir pasaules varas nesējs, gaisa valsts valdnieks, gars, kurš vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Tas ir gaisa valsts valdnieks, nevis pazemes valdnieks. Tas būtu pirmkārt. Un otrkārt, jā, viņš ir, ja mūsu evaņģēlijs ir aizsaks, tad tas ir aizsaks tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi. 2. Korintiešu 4:3-4. Tā kā tas ir aktīvs, protams, kad Sātans nestaigā ar ķēdi rokās ar 2 ragiem un ar dakšu, vai ne? Viņš ir garīgs ienaidnieks un viņu nevar redzēt, bet viņš valda, jā, viņš valda sevišķi neticīgo sirdīs. Jā, par to, man liekas, jau iepriekš ir daudz runāts, jo padomājiet, to haosu, kāds notiek šobrīd pasaulē, to naidu, tās dusmas, tā vardarbība, kas šobrīd notiek pasaulē. Jūs gribat sacīt, ka Sātans ir ķēdēs sasaistīts un ielikts cēlē šobrīd? Ka lauva ar jēru kopā mīlīgi ēd zāli. Es pagaidām vēl neesmu tādu variantu redzējis. Un ka mazais, pat tās piedzimis bērns spēlējies ar odas sactiņām. Es tādu variantu arī neesmu redzējis. Redziet, te ir atkal. Var jau stāstīt versijas un meklēt atkal, man jāsaka, tas vārds lazeikis, kādā veidā attaisnot savu domu gājienu. Bet Dievvvārds saka pavisam skaidri. Pa priekšu ir jānāk un Sātans pievils un patiešām valdīt. Dievs to atļaus. Dievs to atļaus. Un tad notiks tas brīnišķīgais, ka uz 1000 gadiem patiešām Sātans tiks sasiets ķēdēs, jeb iekalts ķēdēs. Jā, burtiski. Burtiski. Un te man jāsaka, kas man ir grūti saprotams, es nezinu, brāļi, jūs varbūt vairāk saprotat, kad es lasu, un pēc tam uz īsu brīdi viņš atkal tiks atsvabināts. Kā es to negribu? Šausmīgi, man nepatīk pat to lasīt. Bet tas ir Dievvvārds. Paldies jums par jautājumiem, cik labi, ka mums ir tas kungs, un Dievs patiešām valda pāri visam. Bet pats kungs Kristus saka, es vairs daudz nerunāšu ar jums, Jāņa 14:30, jo nāk šīs pasaules valdnieks, pār mani viņš gan nenieka nespēja. Jēzus atzīst, jā, šīs pasaules valdnieks. Un tas mums jāņem vērā. Jēzus saka, es neesmu no šīs pasaules, tātad viņam šīs pasaules valdnieks neko nevar izdarīt. Tas pats arī mums. Ja mēs neesam no šīs pasaules, mums šīs pasaules valdnieks mēģina mūs pievilt. Bet, lai tas kungs pasargā. Brāļi, paldies jums, ļoti smagi jautājumi, bet tas kungs brīnišķīgi palīdz mums tos atrast atbildes viņu vārdā, un viņu vārds ir nemainīgs. Slavu Dievam par to.
lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!